Capital FM piedāvā kino raidījums Stop kadrs. Studijā eksperts. Aicinām iekšā? Tā, Droši ar visu visu, jā. Tā, Šarlot, jūsu vietiņa ir tur. Jā, droši. Hei, sveiciens Stopkadrs raidījumā! Esam atgriezušies un iepazīstināsim ar šīs nedēļas ekspertu studijā, un proti tā ir Šarlote Līduma. Sveiciens! Sveiciens! Labrīt! Šarlote mums ir starptautiskā kino centra direktore, un arī Arsenāls direktore, pareizi. Pareizi gan. Un tā kā Arsenāls mums ir tāda aktualitāte, jo kā nekā tieši vakardien bija 10. septembrī lielais atklāšanas pasākums, un lai cik tas zīmīgi arī būtu, tad atklāšanas pasākums bija ar Woody Allena filmu, vai ne? Tā tas bija. Un vienkārši tas ir zīmīgi tādā ziņā, ka arī mūsu šī raidījuma Sapņu kino kluba nedēļas filma būs saistībā ar Woody Allenu. Lieliski! Šarlote, pastāstiet vispār tās emocijas un sajūtas pēc vakardienas, kā izvērtās tas atklāšanas pasākums? Nē, galvenais jau vienmēr ir redzēt cilvēku sejas pēc filmas, un ja tās sejas staro un ir priecīgas, tad vairāk jau neko citu nevajag. Un es domāju, ka vakar bija viena no tām reizēm, kad pilnīgi viennozīmīgi tās sejas liecināja par pacelājumu, par svētku sajūtu, un tā kā Arsenāls ir iesācies uz labas nots, kā tam arī normāli būtu jābūt. Kāda filma tad bija tā atklāšanas filma? Atklāšanas filma bija Woody Allena filma Pusnakts Parīzē. Tas ir viņa jaunākais garadarbs. Jā, Kannu kinofestivālā šogad maijā bija pirmizrāde. Var pāris teikumos kaut ko uzzināt par filmu? Vai tā ir brīnišķīga filma visiem romantiķiem un visiem, kas mīl Parīzi un visiem, kas mīl dažādus laikmetus. Tad arī jautājums, varbūt jūs varat komentēt šo priecīgo seju atziņas par pašu filmu, ja tas bija gan svētku noskaņojums, vai arī tas tomēr bija filmas iespējā pozitīvais starojums viņa sejās. Filma jau tāda lielākā daļa no tās svētku sajūtas bija. Kinofestivāls tomēr gādā par to, lai kino radītu to sajūtu. Bet es domāju, liela daļa tam bija Parīzē, protams, kā pilsētai. Tad uzreiz gribas jautāt, vai ir būtis Parīzē vienreiz, vairāk reiz, un kādas ir šīs sajūtas, varbūt arī filma atsauc atmiņā, vai radīja kaut ko jaunu tieši par Parīzi, par šo noskaņu? Patiesībā ar mani ir ļoti interesanti, jo es uz Franciju braucu diezgan bieži, bet vienmēr ir gadījies tā, ka es braucu uz citām vietām, un Parīzē es neesmu bijusi. Līdz ar to man šī filma ļoti patika dēļ tā, ka tur bija visas tās, manuprāt, vajadzīgās lietas, kas filmā par Parīzi, kādām vajadzētu būt, lai tur gribētos tomēr kādreiz aizbraukt. Kā Vudijs to ir parādījis, vai gana interesanti? Tur ir tādi piedzīvojumi, es domāju, ka jāredz visiem. Skaidrs. Labi, atstāsim arī nedaudz intrigai, jā, lai arī citi gribētu noskatīties Woody Allenā. Kāds ir nosaukums filmai? Pusnakts Parīzē. Jā, Pusnakts Parīzē, jaunākā filma. Un jautājums Šarlot šobrīd šāds, proti, bet tika izrādīts vairāk vakar arī citas filmas, vai ne? Jā. Varbūt īsumā pieskaraties tām, kuras arī, protams, visas ir tā vērtas, lai to redzētu, bet kaut kādas, kas jums varbūt arī pašai pēc subjektīvā viedokļa šķiet tādas zīmīgākās. Bet tad jau nav vērts runāt par vakardienas filmām, jo tās jau ir parādītas, varbūt labāk par nākotnes, kas būs turpmāk redzams. Bet daudzi noteikti arī, es domāju, ka ņems vērā un gribēs noskatīties paši. Varbūt ir tādas, kuras tika rādītas gan vakar, gan arī vēl tiks veselas nedēļas laikā. Nē, protams, mēs visas filmas atkārtojam gandrīz, visas rādām 2 reizes, bet ir mums arī speciālie notikumi, īpašie notikumi, kur ir filmas, kas tiek rādīts 1 reizi. Tā bija vakar, jā? Vakar nē, tas ir īpašie notikumi, līdz tiem ir jānopelnās, tie ir jāpagaida.
Tad varbūt pievērsīsimies programmai izskaņās jau, kad painformēsim cilvēkus arī par to, kur var doties, ko labāk noskatīties. Šobrīd man jau nepacietībā gribas uzdot jautājumu jums kā kino ekspertam šajā sfērā ļoti jau ilgi un pamatīgi dzīvojušam. Kāda ir jūsu personīgā gaume? Kādas ir tās filmas, varbūt precīzi kāda varētu būt režisori, aktieri vai žanri, kas iedvesmo? Kas ir tas, kas tieši filmā patīk? Nu, tas ir viens no tiem neatbildāmajiem jautājumiem patiesībā. Tāpat kā diez vai kāds var nosaukt mīļāko grāmatu, tāpat diez vai arī kāds var mīļāko filmu. Ir filmas, kas ir ļoti ietekmējušas, ir filmas, kas ir varbūt mainījušas kaut kādu uztveri par kaut kādām lietām, ir režisori, kas ir mīļi, bet tas jau viss atkarīgs gan no tā brīža noskaņojuma, tā kā mīļākā tāda viena nebūs. Es domāju, mīļākā tad būtu 100 filmas vismaz tajā listē. Bet man patīk ļoti dažāds kino, man patīk gan eksperimentāls, gan avangarda kino, man patīk arī ļoti labs Holivudas kino, ja viņš, bet, protams, Arsenālā mēs ļoti pievēršam uzmanību režisoriem, kuri ir tādi sava ceļa gājēji, kas ir interesantāk skatīties, jo, lai nebūtu tās klišejas neatkārtotos un viss, tā ar savu skatījumu. Cilvēks ar savu skatījumu, kas varbūt problēmu, ko pasniedz katrā trešā filmā, redz tik savādāk, kad paver visu to redzējumu. Hei, kino raidījums Stop kadrs, un šajā nedēļā mūsu viešņa ir Šarlote Līduma, Arsenāls direktore un Starptautiskā kinocentra direktore. Sveiciens! Gan visiem klausītājiem. Tieši tā. Pirms klausījāmies Tīnu Turner, tur Ilze kaut ko gribēja par tām klišajām parunāt. Sākām runāt par kino visā plašumā, krāšņumā, par to, kā atšķiras klišejas kino un kā atšķiras tomēr alternatīvāks kino, specifiskāks, kas ir arī Arsenāla programmā iekļauts. Un tad runājot par klišajām, varbūt varam minēt to, ko aizkadrā arī runājām par 3D variantu, kas tomēr daudziem arī šķiet kā klišeja. Tā patiesībā ir. Patiesībā 3D kino pārsvarā cilvēkiem saistās ar Hollywoods kino, kur specifekti ir tikai tādi vairāk peļņas nolūkā, un reizēm pat skatītāji ir diezgan bēdīgi nāk no zāles ārā, jo ir bijuši tikai 3 vietās. Mēs 3D kino uzmanību sākām pievērst brīdī, kad ļoti slaveni pasaulē cienījami režisori arī sāka filmēt filmas 3D versijā, kas ir tāds ārkārtīgi interesants tomēr pavērsiens, kas varbūt bija negaidīts. Ir 2 vācu kino režisori, Vims Venders ir uzfilmējis filmu Pīna, kas ir par leģendāro horeogrāfi Pīnu Baušu. Un ir arī Werners Hercogs, arī vācu režisors, uzfilmējis dokumentālo filmu 3D versijā, un tajā mirklī es sapratu, cik liela nozīme tomēr un cik plašas iespējas ir tam 3D kino, jo tā ir dokumentālā filma par alu. Un alu izbaudīt 3D versijā uz lielā ekrāna ir tiešām tā vērts. Un līdz ar to arī tā klišeja specifekti no vienas puses, bet tu sēdi dokumentālā filmā, skaties par Francijas alu filmu, un tu jūties lieliski, jo tu jūties it kā tu tajā alā pats būtu iekšā. Un tāpat mums arī animācijas filma ir, tā kā, jā, patiesībā jau tas 3D klišejiski tiek uzskatīts arī par mūsdienu kaut kādu atklājumu. Padomju gados bija tomēr stereo kino, un patiesībā mums šodien arī 4:30 vakarā ir ārkārtīgi interesanta lekcija, kur viens no pasaulē lielākajiem speciālistiem stereoskopijā stāstīs par to, kā 1900. Gadā jau filmēja 3 dimensijās, kā skatītāji varēja tās filmas redzēt 3 dimensijās. Un tas ir tāds unikāla iespēja skatīties unikālus kadrus. Tur vācieši vispār bija 38. gada olimpiādi iecerējuši filmēt 3D versijā. Tā kā tā klišeja arī ir, man liekas, ne tikai tajā iekškino kā tāda, bet arī tā klišeja ir, ka tas ir kaut kas šausmīgi jauns un visiem mahu noh, bet tas ir bijis no pašiem kino pirmsākumiem, ko cilvēki ir atklājuši nejauši, un tas viss ir bijis un noticies. Jā, šī lekcija, kas būs gan šodien 5:30 vakarā, gan arī
lekcija būs tikai vienu reizi. Tā būs šodien 5 vakarā, bet 3D dienas mums ir 2. Šodien svētdienā un otrdien arī visu dienu būs 3D filmas. Mēs piedāvāsim. Tātad arī šīs dienas lekcija, kas būs tur tā kā tiks rādīts ar piemēriem, vai arī uzreiz pēc lekcijas būs arī 3D filmas piedāvājumā? Būs, jā, abi. Tāmas, es jau klausos jūs kā profesionālis, esat ieslīgušas šajās 3D specifiskajās lietās. Man tomēr vairāk kā parastam iedzīvotājiem interesē. Ja runājam par klišejām un arī par 3D, tas bija ļoti interesanti. Gribas kā domāt, ka tas palīdz uztvert sajūtu līmenī, bet tīri filozofiski. Varbūt varam pieskārties, minēt, kādas būtu šīs alternatīvās tēmas, vai varbūt nevis tēmas ir alternatīvas, bet kādas vispār tēmas arsenālā šajā gadā tiek rādītas? Jā, tēmas mums ir fokus, varbūt cilvēki ir pamanījuši plakātu, kur ir tādi zaļi bambusi tumšam cilvēkam, un tie bambusi, protams, norāda tikai un vienīgi uz Āziju, un Dienvidu Austrumāzija ir arī mūsu šī gada viens no fokusiem. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir reģions tāds ļoti neapgūts kino skatītāju ziņā Latvijā. Latvijā pārsvarā par Āzijas kino runājot uzreiz tiek uztvērts Japāna, Ķīna, Koreja, tās ir tās lielās kino ražošanas valstis, bet kino notiek ļoti interesants lietas Filipīnās, Malaizijā, Vietnamā, Kambodžā, ir tik daudz tāda kino, par ko mēs neko nezinām, un kas tomēr pasaules kinofestivālos parādās un uzpeld, un ir diezgan noturīgi bijis pēdējos 7 gadus kā tāds aktuāls reģions, tad mēs arī nolēmām, ka Latvijas skatītājiem pēdējais laiks iepazīties ar šo kino, tā kā mums būs filipīniešu filmas, taizemiešu filmas. Sveiciens, kinoraidījums Stopkadrs, un šajā nedēļā Sapņu kinokluba nedēļas filma mums ir 1997. gada kinolente Vudija Allena filma Harija Dekonstrukcija, tā precīzāk būtu, jeb angliskā versija Deconstructing Harry. Mūsu šī raidījuma viešņa Šarlota Līduma, kas ir Arsenāls direktore. Sveiciens! Sveiciens visiem! Vai jūs esat redzējuši šo filmu? Jā, protams, man ļoti patīk Vudijs Allens, un es mēģinu skatīties visu par tās viņa neveiksmes, kas viņam ir bijušas, bet jā, šo filmu es atceros. Ar ko tā jums ir palikusi atmiņā? Nu, jāsaka, ka droši vien tas ir viens no tiem Vudija Allena izlauzieniem pēc kaut kādas krīzes, kad cilvēki nesaprata, ko viņš īsti uzņem, jo tās iepriekšējās filmas pāris viņam bija tādas, ko neuztvēra ne īsti kritiķi, ne īsti publika, neviens nesaprata, kas ar režisoru notiek, un šī bija tāda pavērsiena filma atkal atpakaļ tādā Vudija Allena, riktīgā tādā Vudija Allena stilā, kur ir visas viņa neirozes, visas tās sarežģītais domu gājiens, un tā kā... Kā jums šķiet, tad varbūt ir savalkām tāda paralēle, ka principā tas viņa tāds līdzšinējais dzīves periods pirms šīs filmas bija arī tas, ko viņš savukārtajā Harija Dekonstrukcijā arī ielika. Nu, zinot Vudiju Allenu, es domāju, ka tur lielā mērā daudzas viņa filmas ir tīri biogrāfiskas, tā kā... Ko vēl no Vudija Allena daļradas jūs varētu atzīmēt kā ne tik vien ļoti labi, bet varbūt tieši jūsu mīļākā Vudija Allena filma? Nu, tas ir atkal viens no tiem neatbildamajiem jautājumiem, jo, man liekas, viss ir no noskaņas tik ārkārtīgi atkarīgs. Man tik daudzas patīk, kaut vai Bullets over Broadway man ārkārtīgi patika, bet Amerikā viņi, man liekas, nesevišķi cilvēkiem tā kā aizgāja. Tā uz tāda sitiena, tur jāiet cauri, viņam tik daudz to filmu un tik lielisku, ka vēl kādu apbižot. Neapbižosim. Varbūt tad vēl pāris jautājumu par to Harija Dekonstrukciju. Ilze? Sakiet, lūdzu, vai esat šo filmu vienreiz redzējuši? Vai vairāks tomēr redzēts? Tas bija tik sen. Tas 97. gads izrādās ir tik sen atpakaļ bijis. Tas arī ir, ko gribas zināt, jo mēs jautājam mūsu viesiem, kas ir tās galvenās lietas, kas palikušas atmiņā. Jo senāka filma, jo vienu reizi redzēta, tad jo zīmīgāk ir šie konkrētie fakti, kas ir saglabājušies atmiņā. Varbūt varat pateikt, kas ir tie fakti, kas uzrunājuši jūs? Nu, katrā gadījumā man vienmēr tās
tās, jā, nu tā, vai dieniņās, tas nu gan ir jautājums tagad, kas ir palicis atmiņā. Man tas filmas risinājums ārkārtīgi patika no sākuma, tu nesaproti, vai tie ir dažādi varoņi, vai viņi visi ir reāli. Nu, sākumā jau tu uztver visus kā reālos, un ka pamazām tu redzi, kā tas viss iesaistās tajā filmā, un ka īstenībā tur cilvēks, kuram ir uznācis, es nezinu, angliski viegli tas writer's block, bet viņam latviski es to sauc par štoparu. Viņš ir rakstnieks, kas nevar vairs neko pēkšņi uzrakstīt, un slavens rakstnieks, un nekas viņam nerakstās, un viņš ir nervos, un pamazām visi tie notikumi tikai liekās kopā, ka tur daži tiem varoņi ir īstenībā viņa slaveno romānu varoņi, un man ārkārtīgi patīk tas filmas risinājums, kā tas viss tur notiek. Tādas konkrētas lietas, viss tas hauss, tas Woodija Allena, kā viņš lieliski māk tādu kaut ko ļoti haotisku savākt kopā, tik tādā veidā, es domāju, apbrīnojami. Jā, un kā jūs skatoties filmu pašu režisoru scenāristu galvenajā lomā vērot, vai tas ir kaut kā atsevišķi vērtējums, vai tomēr jūs izjūtat pašu? Es domāju, ar Woodiju Allenu šī gadījumā es viņu vienkārši viņa filmās viņš man prasās. Protams, ir daudzas viņa filmas, kurās viņš arī netēlo neko, bet man patiesībā Woodija Allena filma, ja man saka Woodija Allena filma, es momentā iedomājos ekrānu ar Woodiju Allenu tajā. Tā kā, tas varētu būt tā mana klišeja par Woodija Allena filmām varētu būt, ka Woodijs Allens arī pats spēlē šajās filmās. Protams, ļoti interesanti īstenībā, jo ņemot vērā viņu arī specifisko izskatu, kas mums nes varbūt arī atmiņas par citām filmām un arī konkrēto filmu palīdz atklāt, tas liekas tiešām interesanti, jā. Man personīgi arī līdzīgi ir. Turpinot runāt par Arsenālu, man gribas jautāt, kā tad ir ar tām pārējām filmām, ko jūs iesakāt un kas šīs nedēļas laikā, jo Arsenāls būs te jau līdz pat 18. septembrim baudāms. Kas ir tas, kas noteikti ir tā vērts, lai to pilnīgi noteikti vajadzētu noskatīties? Pilnīgi noteikti, vai? Es domāju, labāk ir runāt par tām dienām, kas ir tās pirmā daļa festivālam, nevis tā otrā patreiz. Tā otrā vēl ir tā kā drusciņi, it kā nav tālu aiz kalniem, bet salīdzinot ar to iesākuma daļu, viņi ir vēl tālu aiz kalniem. Šovakar vakarā, man liekas, ir ārkārtīgi interesanti, brīnišķīga franču filma Brīvdienas pie jūras. Viņa ir bez teksta. Pilnībā bez teksta filma, ja cilvēkiem patīk Žaka Tatīlo kunga Brīvdienas senā filma, tad šī noteikti ies pie sirds, jo viņa ir tāda neliela parafrāze par to senāko filmu, un dažādi pāri aizbrauc uz ārkārtīgi neglītu kūrortu, tur viss, kas notiek, tur ir smieklīgi, tur tiešām. Tas tur ir tāds mīlas trīsstūris? Tur ir, tur jāiet, to gan ir jāiet noskaidrot uz kino. Bet es domāju arī, ja tā domā, mums ir ļoti interesants Krievijas kino īstenībā šogad, par ko es laikam nepieminēju par Āziju paspēju. Mums ir ārkārtīgi mīļa filma, kas saucās Bibinura, un viņa ir Tatarstānā uzņēmta, un tur ir, ja grib pasmieties par visām tām 90. gadu, visiem tiem biznesmeņiem saucamajiem, kas brauc ar džipiem, tad šis ir lieliska iespēja noskatīties filmu par nelielu ciematiņu, kur viss notiek kā tādos miera laikos, un pēkšņi iebrauc liels džips, un izkāpīja cilvēks, kurš visu ciemu vēlas nopirkt vienkārši. Un kā tad tas tur viss notiekās? Tā kā tā ir tāda arī. Mēs mēģinam arī Arsenālā, varbūt cilvēki citreiz saka, ir ārkārtīgi nopietnas tās filmas, un nopietnas arī vajag, bet vajag arī cilvēkiem kaut ko gaišu un pasmieties. Un es domāju, šogad mums diezgan daudz tādas filmas, kur īstenībā ir iznāk ārā cilvēks ar tādu ārkārtīgi pacilājošu sajūtu. Mums ir arī ārkārtīgi interesants dokumentālās filmas, kas pēdējā laikā arī ir arvien vairāk cilvēki vienkārši interesējas par dokumentālo kino, jo tur visādi tipāži nāk ārā. Un tad mums ir šveiciešu filma Darvina. Un tas ir vispār ārprātīgs stāsts par ciemu Amerikā.
kas ir bijusi pilsēta, Ogļraču sena, milzīga pilsēta, un tagad šajā bijušajā pilsētā vēsturiskajā dzīvo 36 absolūtie dīvaini. Un tur arī ir ko vērts viņiem pašiem savu pasta nodaļu, un viss notiek kā jau. bet tur piedzīvot to, kas tur ir nokļuvuši, un kā viņi tur ir nokļuvuši, un kāpēc viņi tur dzīvo, tad ne mirkli nepaliek garlaicīgi. Tā kā ir tas kino daudz un dažāds, un jā. Man liels prieks paziņot to, ka šajā kino raidījumā Stopkadrs mūsu viešņa ir Šarlote Līduma. Sveiciens! Arsenāls direktore un Starptautiskā kinocentra direktore. Un runājam par kino, kas skatāms festivālā Arsenāls, kas no 10. līdz pat 18. septembrim ir baudāms Rīgā. Kino Citadele un Kāsuns un varbūt vēl kaut kur. Nē, šogad mēs esam Kino Citadele 2 zālēs. Un Kāsuns, jā, neiztrūkstoši mūsu festivāla kinoteātris. Iepriekš klausoties, kā Arsenāla direktori komentē un iepazīstina ar filmām, es izjūtu tādu baudu, kur gan vēl citur tas ir sastopams, un tādēļ lūkšu droši turpiniet. Nu tad es tikai ķeršos klāt, tieši tā. Jā, nu ko tad ķeramies klāt pirmdienai? Pirmdienai jau pieķērāmies drusciņi. Kāsunī būs, man diemžēl nav Kāsunas programma priekšā, bet es domāju tādiem cilvēkiem, kam ļoti interesē kino vēsture, kas ir tādi kino mīļi un vēl tuvs ir franču jaunais Vilnis, ir noteikti jāredz filma 2 no Viļņa, tā ir dokumentālā filma par Truffaut un Godāra attiecībām. Jo sākumā viņi abi bija draugi, viņus saistīja cieša saraksta, viņi rakstīja viens otram vēstules, viens otru cienīja, un tad notika tas pavērsiens, ka Godārs pievērsās politikai, un Truffaut savukārt vēlējās palikt tā kā nostāk no politikas, un viņus patiesībā šī draudzība pārauga tādā ārkārtīgā naidā vienam pret otru. Tā ir tāda dokumentālā filma, kur tiek skatīts no tiem viņu abu viedokļiem, un pa vidu ir tas nabaga aktieris Žans Piers Leo, kurš bija tā kā mīļākais aktieris abiem režisoriem. Un kā tas aktieris tagad nonācis pa vidu šajā situācijā, tur tās trīspusējās attiecības ļoti interesantas, un tur brīnišķīgs tāds atskats uz to laiku, uz 60. gadu franču kino vienreizē, man liekas. Es varu mazliet. Mēs arī aizskardā minējām par šo faktu. Gribas minēt, šo filmu mēs neredzēsim nekur citur, gandrīz, ja neatradīsim speciālos torrentos, atļaujos tā teikt, ja, kā vienīgi uz šī lielā ekrāna. Tādēļ arī aicināsim cilvēkus, atgādināsim, ka tiešām jādodas uz kinoteātri un jāskatās tieši šajā lieliskajā festivālā piedāvājumā. Un arī runājām aizskadrā, kādēļ tad vēl svarīgi skatīties filmu ir kinoteātrī. Nē, kinoteātris, protams, man liekas, ir tas kopējais piedzīvojums, ko tu ar kaut kādu svešu cilvēku tu izbaudi kaut kādas tādas lietas reizēm, ka, man liekas, tā maģija ir, ka tā zālē tā gaisma nodziest un ka tas ekrāns parādās, tas nav aizstājams. Es domāju, uz datoru var skatīties filmas, ja mājās ir slims, tad man liekas, tas ir tāds attaisnojums. Šajā gadījumā tas slims izklausījās, tā ļoti labi. Nedaudz pārprotama, bet mēs to tikai tajā labākajā. Mēs tikai labākajā nozīmē, jo nevar tikt no mājas ārā, bet kino, tas ir tas vienreizējais, man liekas, kas tomēr vēl joprojām, tāpēc mēs arī cenšamies pēc iespējas vairāk filmas vēl joprojām rādīt no 35 mm kopijām, kas gan ir daudz dārgāk un izmaksā vairāk gan sūtīšanai, gan visam, bet tomēr tas kino vārds tomēr ietver sevī nevis tās digitālās versijas, bet to kino lenti. Bet arī runājot par tiem torrentiem un visu, mēs patiesībā ārkārtīgi priecājamies, ka Arsenāla filmas ir, man liekas, ka torrentos no visām šogad 130 piedāvātajām labi, ja 10 var atrast. Tā kā tā tiešām ir viena no tām iespējām, kad viņas var redzēt, un ja viņas parādīsies varbūt pēc gadiem 5, bet dažas varbūt vispār nekad neparādīsies. Es arī iesāku par to Krievijas kino runāt. Mums ir ārkārtīgi jauka filma Gromozē, kas saucās. Man liekas, tas nosaukums ir tāds drusciņi atbaidošs, jo izlasi neko nesaproti, apskaties, kā ir krieviski saucās tāpat, apskaties, kā ir angliski saucās tāpat, ar vārdu sakot, neko nevar saprast. Un tas cilvēks reizēm biedē, jo, kā mēs zinām, labs nosaukums var tā kā pievilināt, bet diemžēl ar šīs filmas nosaukumu neko citu nevarējām darīt, ja viņi visās citās valodās tāpat tiek tulkota, bet tā ir tāda
arī tāda viegla filma, kurai pieskarās arī visādām tomēr tādām nopietnām problēmām, kā kaut kāds naudas trūkums un krāpšana, bet viņa tādā ārkārtīgi sirsnīgā un tādā filigrānā veidā, tur ir pa 3 bijušiem klases biedriem, un laiks kaut kādi 50 gadi ir pagājuši un rāda visus to viņu dzīvi, nevis dzīvi, bet tos mūsdienu notikumus, un viņi it kā tās krustojās tie ceļi, bet viņi nesatiekās, un tas ir tik smalki parādīts, nav tā kā tā brutāli, tagad es reku satiku šito klases biedru, un tad nejauši ieskrēju krūtīs tam otram, bet tas viss tā, ka īstenībā pat viņi paši nesatieks, bet tur viņu bērni nezinādami, ka tie vecāki ir klases biedri vai tā. Un tā filma ir tāda pa mūsdienu Krievijas tādu vienkāršo cilvēku, un viņa ir ārkārtīgi sirsnīga, ārkārtīgi jauka, un man liekas, rada brīnišķīgu noskaņu. Atkal jautājums, filma jautājums. Ir tik daudz informācijas zināšanu un filma arī ir daudz, tad gribas tīri loģiski pajautāt, cik tad bieži ir jāskatās filmas, lai to visu pārzinātu? Filmas ir jāskatās daudz, bez filmu skatīšanās te nekā neiztiks, bet svarīgi jau ir ne tikai tas blāķis lielais, bet kaut kā strukturēti skatīties, un tāpēc mēs arī darbā esam sadalījuši vairāk vai mazāk par reģioniem, par kuriem mēs vairāk pārvaldam. Tas, teiksim, nenozīmē, ka es neskatīšos cita reģiona filmas, bet tomēr katrs birojā ir tā kompetences persona pa kaut kādu konkrētu reģionu, lai zinātu, tad mēs skatāmies arī sliktas filmas un no sākuma līdz galam, lai vienkārši redzētu, kas tajā reģionā, kādas tendences vai tur tā kā kaut kādi jauni strāvojumi rodās kino. Un cik tad ir dienā, nedēļā filmu Dienā, noskatīts? nedēļā, komandējuma laikā ir daudz, komandējuma laikā 5 ir tāda parastā norma, bet cenšamies jau vairāk. 5 filmas dienā? Obligāti, jo komandējumos atkal tas, ka jāsatiek vēl cilvēki, kas, teiksim, izplata tās filmas, tas varbūt kavē mūs vairāk sēdēt kino zālē, bet ir jau arī laiks, kad mēs varam aprobežoties ar 2 filmām dienā. No 2 līdz 5 filmām. Jā, kā ir ar to sajūtu, kad ir jānoskatās tik daudz, un lai tas viss nesaiet vienā, un lai tu vispār atšķirtu, ka tā bija par to, kā jūs tiekat galā ar šo aspektu? Nē, laikam, es nezinu, tas tāds treniņš, man liekas, vienkārši jāiemācās. Reizēm ir žēl pēc ļoti labas sajūtas, ko filma rada, skriet, aizelsies uz nākošo kinozāli, tu skrien un ne iekšā, un tev tas galīgi neapmierina, ko tu redzi, bet tā ir tā profesionālā, nezinu, ēnas puse, lai gan tā nekāda baigā ēna arī tomēr nav skatīties kino. Ko, lai cik skumji tas arī nebūtu, kino raidījums Stop, kad šajā nedēļā jau ir pietuvojies savam likumsakarīgajam nobeigumam. Šajā nedēļā mūsu viešņa Šarlote Līduma, Arsenāls direktore. Ilze, laikam uz atvedām mēģināsim to, kā mūsu stilā, pozitīvo, vai ne? Tad pirmais nopaļošanās jautājums ir par to, ka bija mazliet radīta intriga skatītājiem un klausītājiem, un kur tad mēs varam turpināt šo informāciju gūt mājaslapā, radio, televīzijā? Jā, informācija, visas filmu anotācijas izlasāmas Arsenāla mājaslapā www.arsenals.lv, bet arī Fórums Cinemās LV, tāpat arī Kāsuns mājaslapā var iepazīties ar visu piedāvājumu. Jā, un tā kā vēl mums ir kāda minūte, man šais visais jautājums jums, Šarlote, tāds vienkārši, it kā mēs neatceramies, par ko mēs runājam pirms tam, ja jums pāris vārdos, 3 vārdos būtu, vai vienā teikumā jāpasaka, kas jums ir kino? Ko jūs teiktu? Kino ir... Jums, tieši personīgi jums. Neņemot vērā, ka jūs esat Arsenāla direktore. Nē, kino, kad tas ir patiesībā tik ļoti jau daļa no manas dzīves, ka es patiesībā, tā kā sevi bez kino neredzu un ar to arī pietiek. Mēs arī sevi vairs bez kino neredzam, jo tieši tādēļ katru svētdienu un katru otrdienu esam Capital FM ēterā. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Tiekamies jau pēc nedēļas. Ilze, vēl uz atvadām gribi kaut ko piebilst? Tikai to, lai jauka šodien. Lai jauka jebkādā gadījumā, kura diena tā arī būtu. Tiekamies pēc nedēļas, sekojiet līdzi informācijai gan Capital mājaslapā, gan Facebookā, gan arī skatāt mūsu televīzijā. Paldies un tiekamies pēc nedēļas.
redz, kā mums bija jāpaspēj sekundē. Atvainojies, ja nācās mazliet to tā saraust, jo... Jo galvenais, ka paspējām, viss ir ļoti labi. Pēkšņi jānoņem tādu tempu, un tā, un jau ir tas jautājums, un jā. Nu, paldies, Lals, jo mēs jau arī ēterā vēl parasti pasakāmies, novēlam veiksmes un ražīgu darbību, bet to mēs tagad personīgi. Tā kā viss kārtībā. Jā, žēl neiedomājas programmiņas atvest. Tas, ka es sev nepaņēmu strunas, bet mums tagad nodrukājās tās programmiņas, kas viss kaut kur arī īstenībā ir visādās vietās. Nu jā, ja būtu paņēs, tad mēs gan kolēģiem atstātu. Jā, tā pašiem vieglāk, tad nevajag to internetu.